я не тут живу, мне нравится в своем дворе. О, меня снимают. А по какому это телевизору показывают? Šajā pagalmā mēs tā kā cenšamies ieviest jaunu identitāti. Чарат. Ща. А это какая улица вообще? Этого. Ну, А я не тут живу. где ты сейчас находишься? А, сейчас? Вот здесь. Нет, вот тут. Где мы? Чувак, это тот двор. Мы сейчас тут. Да, мы Если тут. вот эта школа. Как считают? Подожди. Ну да, вот эта школа считается. Мы сейчас тут. Мы тут. Смотри, это эти два дома. Ну да, ну это школа. Вот мы сейчас здесь. Школа там вообще. Школа. Стоп, стоянка, мы сейчас. А, не, вот это же проход в школе. Значит, вот мы сейчас здесь, да, мы сейчас Да, здесь. мы сейчас здесь. Паразы? Я. Вот этот маленький дом, это вот этот. Не, вот это. Вот, видишь, он маленький, вот маленький, это длинный. Не, вот мы сейчас тут. Да. Ну да, мы сейчас тут. Mēs atrodamies pašlaik Sergeja Eizenšteina ielas 63 pagalmā. Un šeit 27. aprīlī notiks lielā talka. Mēs tā kā ļoti apsvērām atrašanās vietu un to, ka šo ielu sauc tieši par Sergeja Eizenšteina ielu. Un mēs cenšamies tā kā ieviest šo kino tēmu arī dažos elementos. Piemēram, šeit mums būs jauni soliņi un atkritumu urnas, kuriem mēs arī uzkrāsosim virsū tādus kino lentes elementus. Un mēs veidojam arī tādu kā rotaļu un informatīvu sienu, kur būs informācija par Sergeju Eizenšteinu, un arī tāfelīte, kur bērni var nākt ar krītiņiem un zīmēt. Un mēs jau varam redzēt, ka pēc sniega nokušanas ir parādījušās vēl vairāk problēmas, nekā mēs bijām plānojuši. Bet mēs... А что вам нравится во дворе делать? Кататься Драться. Кататься на каруселях, вон тут качели много, вот баскетбольный Да, даже. под лужей. Это после зимы тут лучше. Ļoti daudz atkritumu, jo šis pagalms ir diezgan populārs visā šajā rajonā, un tāpēc arī cilvēki viņu staigā cauri, un miskas mums pašlaik nav pietiekami, un tādēļ arī viss tiek izmests, kur pagadās. Все кидают. Да тут просто... Не, мы не кидаем. Я убрал. Как тебе этот двор нравится? Ну, нормально. Рядом со школой. Рядом со школой. Не считая мусора, тут ничего. Давайте бассейн тут построим. Ну, тут прикольно там лазить, карусели. Тут не очень прикольно. Летом прикольнее везде. Летом прикольнее. Тут Везде. гонка раньше была. Да. Тут гонка раньше была. А там Её просто снесли. ужас, сликость, не так уж. Mums ir arī bijuši jau pāris tikšanās ar iedzīvotājiem. Ir tādi, kas ir ļoti aktīvi, kas ir bijuši uz visām sanāksmēm. Ir arī tādi, kas pagājušajā reizē, kad mēs šeit tikāmies, viņi atnāk un tad viņi tikai iepazīstās, bet tā entuziastiski jau viņi liekas, un mēs ceram, ka visi tā kā pievienosies tālākas dienām palīdzēs. Jo visiem jau ir savas idejas, un visi grib kaut ko no šī pagalma. Bet... Тут бы стоял бассейн. Джакузи. Тут такой либо аквапарк. Это уже слишком. Мой особняк. Либо аквапарк, тут так я себе Но представляю. это уже не двор, это не двор. А что? Не, ну если бы... Это дом снести. Кстати, вот домик на дереве можно было бы сделать, там полазить. А давайте снимем. Ну если, например, такой как бы лабиринт еще такое. Лабиринт. Или большая тут А что горка. заходишь так? Большой бассейн. Так купаться. А зимой каток. каток, да, можно каток. Вот там, И там где горку. баскетбольная. Вот этот дом нафиг снести и горку сделать. Нормально. С 16 этажа так прям вот так напрямую в бассейн. Большой тут зимой. Да. Давайте тут гор. Tālākas dienā mums jau būs gatavas gan miskastes, un arī mēs sāksim tā kā arī sakārtošanas darbus kopā ar iedzīvotājiem, savākt visus šos atkritumus. Nu, viens puses jau it kā ir ielikt tā kā
kā savākties visiem kopā un uztaisīt kaut kādu tur pagalmu, bet svarīgākais ir tas, lai paši iedzīvotāji viņu uzturētu un koptu arī pēc tam. Viņiem būtu interesi tur iet. Jā, varbūt arī pēc tās tautas. Pagalms, Ka viņi paši ir piedalījušies, viņiem būs tāds tā kā iedvesma arī turpmāk viņu uzturēt kārtībā, nevis kā... Lielāka atbildības sajūta, nevis tagad pirms 50 gadiem kāds ir kaut ko uztaisījis un kādu viņiem grib to darīt, kad es Jā, tā varētu ceram, likties, kad... ka ir kopīgs pagalms, bet viņš nepiedarīs nevienam, un tad nevienam nav vēlēšanās. Kā var redzēt, te arī neviens neko neizstās būtu vācis vai uzlabojis pēdējo daudz gadu laikā. Pašlaik ir tikai 3 lietojami bērniem elementi rotaļu, un tālākas dienā mēs uzstādīsim gan jaunas šūpoles, būs jauna smilšu kaste, vecie elementi tiks atjaunoti, būs jauni soliņi, kur vecākiem sēdēt, kamēr bērni atpūšās un rotajās. Arī tiks iestādīti jauni krūmi un puķes. Tas noteikti ir jādara, jo savādāk varbūt nekas nenotiks. Tagad vismaz lēnām ar laiku pagalma būs iekārtotāk un cilvēki, kuriem varbūt lielā talka nepalīdz, viņi arī redzēt, cik tas ir jauki un paši uzņemsies iniciatīvu kaut ko uzlabot vai darīt. Kāpēc jūs gribējāt iesaistīties tajā visā? Tā arī kā personīga pieredze, ka tu vari piedalīties un realizēt dzīvē kaut ko un palīdzēt citiem. Iemācīties novest projektu no sākuma līdz beigām un redzēt rezultātu.